Mēs uztaisījām savu burvīgo banku. Vēl tā, lai ir interesanti, mēs neņēmām neko parastu. Mums uztaisījām digitālo banku, Momentum Bank, kura ir arī ar kripto integrāciju. Mūsu idejas apraksts. Mēs esam unikāla ikdienas banka, kura spēja apstrādāt gan SEP maksājumus, karšu maksājumus, gan bitkoinus, Ethereum un konvertēt turp un atpakaļ. Esam saprotama cilvēkam ar 24/7 atbalstu un nepaspējām uzprogrammēt to mobilo banku. Bet nu, līdz vakaram gan jau ka būs ar šo mākslīgo intelektu rīkiem. Kur mēs taisījām konkurentu analīzi? Konkurentu analīzi mēs veicām 3 rīkos. Tālāk to būsim aprakstījuši, bet nu, tā mūsu strateģiskais secinājums ir, ka neviens vēl pasaulē to nedara. Pieķeroties pie iespējām, nu, mums ir iespēja kļūt par pirmo, lai nu kas būtu Mika regulējums. Nu jā, ejot uz priekšu, biznesa risku analīzi, šeit var aptīties arī Google dokumentu. Ticu, ka tas arī varētu būt patiesi. Sociālo mēdīju ierakstus mums Ģirds visu saorganizēja. Ģirt, var pastāstīt 2 vārdos, kur rīki tev bija izmantoti? Jā, pašiem tiem rīkiem vairāk es izmantoju ChatGPT. Tā kā lielākā daļa no rīkiem un no tekstiem un tā kā idejām tika ģenerēts ar ChatGPT palīdzību, savukārt vizuāļiem tika izmantota Sora un Gemini. Nu, perfekti. Facebook, Google, Twitterī ieraksti izpausties, nu, milzīgi jauda. Nu, un te var pat redzēt, kā Soras video uztaisa 6 pirkstu. Mājaslapa ir live. Varam palaist linku un paskatīties. Momentum Bank. Mums ir dzīva mājaslapa. Piesakieties par investoru. Nu, ko, kāds mums bija darba process? Nu, te ir detaļās aprakstīts, kāds mums ir darba process. Lietojām mēs ChatGPT, Google Gemini, Perplexity konkurentu analīzēji. Mēs lietojām arī Claude Sonnet, Sora, nu, un vēl virkni citus rīkus īstenībā. Nu, ko? Nu, tātad, ko mēs kursu darbā esam sagatavojuši, panākuši? Mums ir gatavs biznesa koncepts, konkurentu analīze, SWOT analīze, sociālo mediju ieraksti, vizuālie materiāli, video, attēli, logo. Jaut uz priekšu, vajag darīt, izmantot rīkus, lai efektīvāk savu ikdienu padarītu. Tā kā paldies klausītājiem un piesakieties par investoru Momentum Bank.